Es pateicos Dievam par šo iespēju, ka es varu dalīties ar Dievu vārdu, un es esmu draugs Riva Rīga, viena no mācītājām, Lilija Gulbe, un tas bija pagājušā nedēļā, kad Dievs man tādā īpašā veidā, kā viņš uz mani runā, kā viņš mani pamudina, viņš man pamudināja ļoti spēcīgi dalīties ar Dievu vārdu, un tas ir tieši par zvēra zīmi, par to, kas ir zvēra zīme, galvenais kā sagatavoties, lai mēs šo zvēra zīmi nepieņemtu, jo Dieva vārds daudzās vietās mūs mudina būt ļoti uzmanīgiem, un pat beigās eņģelis vēl lidos debesīs un sauks, lai neviens nepieņem šo zvēra zīmi. Bet tā ir tāda pievilšana, kad cilvēki domā, vai šī ir tā zvēra zīme, vai tas ir tas laiks, un tā arī bija kādu laiku atpakaļ, kad daudzi tika spiesti kādas izvēles darīt, un cilvēki teica, vai šī ir zvēra zīme, un tad kāds balss pacēlās un teica, nē, šī nav, un tam līdzīgi. Bet tas, ko Dievs man pamudināja, tieši dalīties kādās dažās no šīm tiešraidēm ir, ka tas jau nav tas brīdis, kad tiešām šī zvēra zīme, būs tā kā tas pēdējais, un tagad, kas viņu pieņem, tam vairs nav pestīšana, bet ka mums šodien katram vienam ir jābūt gatavam un arī jāpalīdz citiem sagatavoties, lai mēs spētu pretī stāties tam spiedienam, tādēļ, ka ir ļoti skaidri Dieva vārdā norāde, ka bez šīs zvēra zīmes nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Tas nozīmē, ka vispār tu nevarēsi piedalīties nekādā veidā naudas plūsmā. Un tur ir, protams, jau eksistenciālie jautājumi, vispirms, ko tad tu ēdīsi un ko tu dzersi, un tas būs tāds spiediens, kāds līdz šim pasaulē vispār nav bijis. Un tādēļ katram vienam ir jābūt pārliecinātam, ka mēs esam sagatavojušies, lai tad, kad nāk tas lielais spiediens, lai mums vairs nav problēma, mēs tā pazīstam savu kungu, mēs viņam uzticamies, ka mēs varam ar drošību un ar prieku skatīties nākotnē, ka tas kungs par mums parūpēsies. Un tādēļ es gribu šajā tēmā, ko darīt, kā sagatavoties notikumiem, kas nāk, kā nepieņemt zvēra zīmi, detalizēti mazliet paskatīties kādus punktus. Un vispirms tātad, kas ir zvēra zīme? Es neņemšu šeit tātad eskatoloģijas kursu, jo tas būtu pārāk padziļināti, bet tikai kāds virspusējās idejas, lai mēs netiekam nomaldināti, lai mēs netiekam pievilti. Un tātad Jāņa atklāsmes grāmatā, tur jau sākumā ir teikts, ka svētīgs, kas lasa šo grāmatu, un kurš pielieto to, kas tur ir rakstīts. Un tātad tu vari būt svētīgs, un arī es, un pirms mēs sākam šos nelielo studiju, lūksim tā kunga žēlstību tam. Mīļais kungs, es tev pateicos par katru vienu, kurš klausās vai tagad vai vēlāk būs piesaistījies un klausīsies šo tavu vārdu, ko tu man pamudināji. Un Tēvs, es lūdzu, lai tavs gars nāk, lai iededzina mūsos tavu patiesību, lai neviens netiek pievilts, lai neviens negaida to pēdējo brīdi, vai šī ir zvērzīme, bet jau gatavojās šodien, stāv pretī šodien nepareizām vilkmēm un ierauga skaidri ar tavu vārdu un ar tavu garu, kādi soļi jāspēr šodien, lai mēs būtu spēcīgi tajā brīdī, kur tas būs pēdējais izšķirošais solis. Es tev pateicos par tavu atklāsmi mums katram vienam, un man par žēlstību, Tēvs, runāt tavu vārdu, sludināt. Āmen. Tātad prieks man katru vienu redzēt ir, un skatīsimies, kas ir zvēra zīme, un mēs zinām, ka apustulis Jānis saka vairākās vietās savās vēstulēs, to mēs vēlāk paskatīsim, ka antikrista gars jau ir nācis pasaulē. Tātad kādas lietas ir, kas jau notiek šodien pasaulē, un mēs to varam daudz vairāk ieraudzīt, kā tas bija apustuļa Jāņa laikā, kas bija pirms 2000 gadu, un tas ir arī tāds ļoti liels brīnums, ka pirms 2000 gadu viņš jau varēja raksturot šīs lietas, kā tās notiks, kaut tur nebija vēl nekāda tāda veida zinātnes atklājuma, nebija čipi vēl, un kur vēl par čipiem iestrādātiem cilvēka ķermenī. Un tagad skatīsimies atklāsmes grāmatas 13. nodaļu, kur ir paplašināta par šo zvēra zīmi.
Un es lasīšu no sākuma. Jāņa atklāsmes 13. Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru. Es gribu, lai tu atceries, šeit, kur tiek runāts par zvēru, tas ir antikrists. Zvērs ir antikrists. Antikrists ir cilvēks, konkrēti cilvēks. Viņš šī brīdī, ja viņš ir piedzimis, tad viņš vēl ir tāds, kuru visa pasaule nezina, ka tas ir viņš. Bet nāks brīdis un visa pasaule zinās, ka viņš ir tas galvenais. Tātad zvērs, antikrists, kam bija 7 galvas un 10 ragi, un uz viņa ragiem 10 ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi. Tātad te jau ir raksturojums, ka šim antikristam ir vairākas valstis un vairāki valstu vadītāji, kas viņam dod spēku. Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs lepardam, viņa kājas bija kā lāču kājas, un viņa mute kā lauvas mute. Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu. Pūķis ir Sātans. Tātad Sātans iedveš antikristam šīs, ja varētu tā teikt, svētā gara dāvans. Sakām, mums ir no svētā gara dāvans, bet šis pūķis iedod to spēku, mums dod Dievs to spēku kristiešiem, bet pūķis dod šim antikristam spēku. Sātans dod antikristam spēku. Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainot, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta un visa zeme raucījās uz zvēru ar izbrīnu. Tātad notiks tādas zīmes un brīnumi, kas ir Sātana spēks. Un par nožēlu, es nezinu kā tagad, tā kā neesmu īsti kontaktējusies, bet agrāk manā jaunības laikā bija konkrēts draudzes, kas domāja, ja draudzē izpauž zīmes un brīnumi, ka tam noteikti jābūt ir Sātana spēkam. Bet ja tu domā, ka tas ir Sātana spēks, taču Dieva spēks ir lielāks, mums ir jāsagaida mūsu draudzēs, ka notiek svētā gara zīmes un brīnumi, jo arī Sātans dos saviem ļaudīm lielākas zīmes un brīnumi. Un Dieva spēks ir daudz lielāks, un tādēļ tā ir viena no nepieciešamām lietām, ka meklēt Dievu spēku, meklēt zīmes un brīnums, lai cilvēki varētu nākt pie Kristus lieliem pūļiem. Un lasīsim tālāk, un es gribētu lasīt 11. pantu. Tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes, un tam bija 2 ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. Un tas cits zvērs, tātad pirmais zvērs ir antikrists, un šis cits zvērs ir viltus pravietis, tāpat kā mums ir svētais gars, bet viņiem ir viltus pravietis, kas ir no Sātana iedvers, bet arī cilvēks. Un 12. pāns, tam bija pirmā zvēra vara, visā pilnībā viņa priekšā tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. Tātad viņam ir šim viltus pravietim ir tāds spēks jau tajā brīdī, tas nav vēl šodien, bet tas drīz nāk, kad viņš piespiež visus zemes iedzīvotājus pielūgt šo antikristu. Un mēs zinām, ka mums ir jāpielūdz tikai kungs Jēzus Kristus. Un šis jau ir brīdis, kad viņam, tam antikristam un viltus pravietim ir tik ļoti liels spēks, ka viņš pilnīgi piespiež visu zemes iedzīvotājus pret viņu gribu. Tādēļ mums šodien jau jāstājas pretī lietām, kurām ir jāstājas pretī, kur mēs redzam, ka nāk pasaules gars, nāk no Sātana iedvesmotas lietas, idejas, un protams, kad Sātans, viņš ir gars, tāpat kā mēs esam gars. Saka pēc manis, es esmu gars. Un mēs mājojam ķermenī, mums ir dvēsele, un arī tāpat Sātans un viņa eņģeļi, viņi ir gari, un viņi meklē cilvēkus, kuros iemiesoties vai kurus skubināt, lai veiktu savas lietas, jo bez gara ķermenis var ļoti maz vai neko nevar veikt. Un tāpēc arī kristieši ir tik svarīgi, ka mēs nevaram gaidīt, ka Dievs vienkārši gara veidā nāks un viss izdarīs. Tādēļ viņš mājo mūsos, un mums ir Dieva rokas un Dieva kājas, un mums ir jāiet, un šie Dieva darbi jādara. Un tad lasīsim tālāk 14. pantu. Tātad šīs viltus zvērs, viltus pravietis, pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā. Tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs. Tātad atkal, lai pielūgtu šo zvēru tēlu. Un te ir rakstīts šajā 14. pantā. Viņš pieviļ zemes iedzīvotājus ar zīmēm un brīnumiem. Un
Un tātad zīmes un brīnumi, ko tu redz, tas nevar būt rādītājs vai galvenais rādītājs, vai tas ir no Dieva vai nav. Bet mums ir jāskatās kādas citas lietas. Un jāuzmanās, ka mēs netiekam pievilti. Saka pēc manis, es nedrīkstu tikt pievilts. Es nedrīkstu tikt pievilts. Un jau šodien Jēzus daudzreiz runāja evaņģēlijos, lai mēs esam modri, uzmanamies, lai neviens mūs nepieviļ. Un vēl te dažus pāns 16. 17. Un viņš dara, ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergie uzspiež zīmi uz savas labās rokas un uz pieres. Nu, šī ir tā zvēra zīme, par kuru runā. Tātad uz labās rokas zīme un uz pieres. Un šodien mēs jau varam redzēt to, ka ļoti iespējams, ka tas ir kāds čips, kas ir iestrādāts cilvēka ķermenī. Un, zini, tas ir tā diezgan biedējoši, ka tagad arī mēs jau sākam redzēt vairāk ar šo mākslīgo intelektu, kas tiek izstrādāts un aizvien atjaunots, ka tu pat vari tikt pievilts un neizšķirt, ja tev nav Dieva gari, ja tu nestaigā Dieva vārdā, ka tu vari neizšķirt, ka tas pat nav cilvēks, tas ir aparāts, tās ir tehnikas, kas runā. Un arī ļoti ticami, ka kaut kādā veidā šis mākslīgais intelekts tiks ielikts caur šo zvēra zīmi cilvēka ķermenī, un tāpēc jau Dievs saka, nav vairs pestīšanas, ka kaut ko tas paņem prom no cilvēka, no viņa brīvās gribas, no viņa dvēseles, ko Dievs ir devis. Un ne jau, ka Dievs vairs negribētu pestīt cilvēkus, bet vienkārši ieliekot šādu sistēmu savā ķermenī, vai cilvēku ķermenī, tas, protams, nenotiks manā ķermenī, bet tas cilvēku vienkārši pārveido, ka viņš vairs nav cilvēks. Un tādēļ izmantosim laiku, kamēr mums ir šī pestīšanas diena. Slava Dievam par to. Tātad 16. nodaļa šeit pat atklāsmes grāmatā. 16. nodaļa 15. pāns. Un tur saka, redzi, es nāku kā zaglis. Svētīgs ir, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Un tie ir brīnišķīgie Jēzus vārdi, ka viņš saka, ka viņš nāk kā zaglis. Nu, kā tas ir, ka zaglis? Ja tu zinātu, Jēzus arī līdzībās runā par to, ja tu zinātu, ka zaglis nāk namā un kā viņš izskatīsies, tad tu sagatavotos, lai viņu neielaistu, lai tu netiktu apzakts vai pat nogalināts. Bet tad, kad tu nezini, kurš ir tas brīdis, tu nezini, kādā veidā viņš ienāk šis zaglis, tad tu tiec aplaupīts un varbūt pat nogalināts. Un tādēļ Jēzus saka šeit, svētīgs, kas ir nomodā. Un tā ir tā lieta, kas mums ir šodien jādara, kā mēs varam sagatavoties šiem pēdējiem laikiem, netikt pieviltiem, ka mums ir nepieciešami būt nomodā. Saka, man ir jābūt nomodā. Un šeit tajā latviešu tulkojumā mums ir rakstīts 15. pantā. Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Nu, pēc šī tulkojuma liekas, ka mums kaut kur ir jādabūn šīs drēbes, jāpakarina kādā vietā, skapī, drošībā un vienkārši, lai jātur viņas gatavībā. Bet tas nav īsti precīzi. Es skatījos no daudz citiem tulkojumiem. Viens tulkojums saka šādi. Redzi, es nāku un turpinu nākt kā zaglis. Tas nozīmē, ka viņš jau ir sācis nākt, kopš viņš aizgāja pie Tēva debesīs. Un cik daudz vairāk tagad? Viņš nāk, tie nav meli. Kāds pat mācītājs tajā laikā, tad viņš laikam nav mācītājs vairs. Un viņš man tā konfrontēja un sacīja, vai tu tiešām tici, ka Jēzus nāks pilnīgi obligāti? Es ticu katram Dieva vārdam 100%, un tas notiks ļoti drīz, daudz ātrāk, kā tu var iedomāties. Un tāda šajā tulkojumā ir teikts, tas ir dedzīgais tulkojums, Passion Translation. Dieva svētība paliek ar to, kas ir nomodā un pilnīgi apģērbts manī. Tātad apģērbts Jēzu Kristu, tas nozīmē Dieva vārdā. Arī apostils Pāvils saka, ka mums ir jātērpjas Kristū, nu ne jau fiziski Kristū, bet mums ir jātērpjas Dieva vārdā, lai mēs dzīvojam Dieva vārdā. Kas nestaigā kails,
atvērts nežēlastībai. Tātad, tad, kad mēs esam Dieva vārdā, mums pieder Dieva žēlastība, slavu Dievam par to. No King James tulkojuma uztur savas drēbes, lai nav kailas. Tas nozīmē, ka mums jau ir šīs pestīšanas drēbes, bet mums ir jāturpina staigāt Dieva vārdā, Dieva ugunī, svētajā garā, lai mēs tiktu atrasti Dieva žēlastībā un lai mūs neviens nevarētu pievilt. New International tulkojums. Svētīgs ir, kas paliek apģērbts, vai vēl Amplified sargā savas drēbes. Tātad mums ir uzdevums šodien, man ir uzdevums šodien pie sevis. Arī tad, kad tu esi kristietis, es ticu, liela daļa no mums, kas klausās, ir kristieši, un tu nevari teikt, tā ar mani jau viss ir kārtībā, es jau būšu debesīs, tāpēc, ka es vienreiz jāicināju Jēzu. Mums ir ļoti jāuzmanās no tāda farizeiska gara, jo farizeiskais gars saka, man jau ir, es jau visu saprotu, man jau viss ir, es jau visu varu pamācīt, bet ļauj, lai Dieva vārds runā uz tevi personīgi, ka mums ir jāsarga savas drēbes, lai mēs tiešām būtu gatavi visiem šiem izaicinājumiem, lai mēs netiktu pievilti. Un liela daļa kristiešu par nožēlu, viņi jau ir tikuši pievilti nesenajos gados. Un ir pēdējais laiks celties Dieva spēkā, Dieva ugunī, lai tavas acis būtu atvērts un tu zinātu, kam ir jāstājas pretī. Un tev būtu spēks stāties pretī. Un tādēļ arī ir šie raidījumi. Tātad apostols Jānis saka, ka daudzi antikristi jau ir nākuši pasaulē, un uzšķirsim 2. Jāņa vēstule 1.7, 2. Jāņa vēstule 1.7, un viņš saka, jo daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē. Tas jau ir tātad 2000 gadus atpakaļ. Jānis jau runā, ka jau ir daudz maldinātāji. Un kas ir tas maldinātājs? Kas neapliecina miesā nākušo Jēzu Kristu. Tas ir maldinātājs un antikrists. Tātad tu kā kristietis nemeklē citas kristīgas draudzes, saucot viņas par maldu gariem, par maldu praviešiem, par viltus praviešiem vai vēl kaut ko. Jo te ir skaidri rakstīts, ja neapliecina Jēzu Kristu miesā nākušo un augšām cēlušos, bet tas, kurš apliecina Jēzu, kas sludina Dievu vārdu, ne jau pret to tev jāstājās. Tev jāstājas pret to, citreiz tā ir tā pasaules sistēma, kura ļoti izsmalcināti iespiež. Tās ir pasaules vērtības, kas ļoti izsmalcināti iespiež. Un pasaules vērtības nav tikai, ka tur vai aborti, vai homoseksuāļi, vai kaut kas, tev nav speciāli tur jāstājas pretī praidam, domājot, kad ar tev viss ir kārtībā. Bet mums ir jāskatās, kur mēs savu laiku lietojam, kur mēs savus finanses, kur mēs savu enerģiju, kur savu talants mēs lietojam. Vai tiešām debesu valstība mums ir pirmajā vietā? Tātad, lai šie raidījumi ir, ka tu uz sevi skaties, nevis mēģini kāds cits notiesāt. Un tad vēl 1. Jāņa vēstule 2.22. 1. Jāņa 2.22. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Tātad jau tajā laikā ir antikristi radušies. Un vēl viņš pasaka arī 18. pantā. Bērniņi ir pēdējā stunda, kā jūs esat dzirdējuši, nāk antikrists. Tā jau tagad daudzi antikristi ir celšies. Vēlreiz, tā jau tagad daudzi antikristi ir celšies. No tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda. Tātad ir antikrista gars, kurš ir pasaulē jau kopš seniem laikiem. Tas nozīmē, ka viņš noliedz, ka Jēzus ir svaidītais. Viņš noliedz, ka caur Jēzu ir pestīšana. Tas ir antikrista gars, un tev tam ir jāstājas pretī. Tātad tikai Jēzus ir ceļš pie Dieva. Šodien arī ir moderni, ka cilvēki domā, viņam cita ticība, viņš jau tāpat tic Dievam. Nē, tas ir antikrista gars. Jēzus ir vienīgais ceļš un patiesība un dzīvība. Vienīgais, kas ved pie tēva. 1. Jāņa 4, 3. pāns. 3. pāns. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, un tas jau tagad ir pasaulē. Ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, kas neapliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, kas neapliecina, ka Jēzus ir pasaules pestītājs. Tas ir šis antikrista gars, un pret to mums ir jāstājās. Tātad jau šodien mums katram vienam ir jāstājas pret
pasaules vērtībām. Kādā citā raidījumā mazliet vairāk to pateikšu. Pret pasaules vērtībām. Kas ir pasaules vērtības? Materiālisms ir ļoti liela pasaules vērtība. Iedomājies, ka evaņģēlijos Jēzus saka, jūs nevarat kalpot diviem kungiem. Un viņš nesaka Dievam un sātanam, bet viņš saka, jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam, Dievam un mantai. Tātad šis materiālisms, viņš spiežās iekšā. Ja tu gribi būt gatavs, un tev vajadzētu gribēt, un es ticu, ka tu gribi būt gatavs, lai tu varētu sastapt vienalga kādu izaicinājumu, kaut vai dzīvības, līdz pat dzīvības atņemšanai, bet, kad tu paliec uzticīgs tam kungam, tev jau šodien ir jāsāk stāties pretī materiālismu garam. Tu vari teikt, kā es to varu darīt? Ar došanu. Vispirms paskaties, ko Dieva vārds saka par 10. tiesu. Un kāds saka, tā jau vecajā derībā. Jā, jaunajā derībā Dievs saka visu atdot. Neiešu tagad šajā mācībā. Pats vari pastudēt, cik daudz ir Jēzus runā par mantu evaņģēlijos. Un tātad dod 10. tiesu, dod savā barības klētī, dod tur, kur Dieva vārds tiek sludināts, lai arī tur tu saņem dzīvo Dieva mājas priekš sevis. Un tad pāri par to dod ziedojumus, vispirms jau debesu valstības izplatīšanā, bet tad arī vienalga, tur, kur tu sastopi, vispirms jau ticības māsas un brāļus, un tad jebkuram citam. Dod ārā, un Salamans saka, kad dod ļauj savai maizē peldēt ūdenī, un tu nezini, vai pirmais vai 7. būs tas, kas atgriezīsies ar pļauju. Tātad došanā mēs stājamies pretī šim mamona garam. Tā ir viena no lietām, ka pasaules vērtības materiālisms. Tad arī skaties, kur paiet tavs laiks, kur ir tava enerģija, kur ir tava vilkme, jo pasaulē ir ļoti daudz balsis. Ir balsis, kas sauc tātad pēc kādu uzlabot dzīves apstākļus, lai tev būtu labākā taviem darba kolēģiem, vai labākā kaimiņiem, vai tev pašam varbūt nav tās labās lietas bijušas, un tagad tu tā kā Dieva vietā iecēl savus bērnus, un ir taču jāmīl bērni, un tad tu tikai visu laiku, un visu enerģiju, un visu finanses tikai bērniem dod. Tā kā, lai debesu valstība tevi pirmajā vietā, un tad, kad tu paskaties, kur tavs finanses aiziet, tu paskaties, kur tavs laiks aiziet, kur tavi talanti aiziet, tu varēsi pats skaidri redzēt, vai tiešām debesu valstība ir pirmajā vietā. Un tad īpaši, ja tu esi jau ticīgs cilvēks, kādu laiku ticīgs cilvēks, mums visiem vajadzētu vēlēties, lai Dievs izdedzina nepareizās lietas no mūsu dzīves ārā. Un Lūka evaņģēlijā ļoti brīnišķīgi saka Lūka, tātad evaņģēlija rakstītājs, un 3. nodaļā un 16. pāns, viņš saka, tad Jānis visiem atbildēdams sacīja, es kristīju ar ūdeni, tas Jānis Kristītājs, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks nekā es, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas, tās jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Tātad es zinu, ka baptistiem un arī citām, bet baptisti viņi nāca ar lauziem tajā, kad viņi kristīja pagremdējot, un tas ir bībelisks kristības veids, bet iedomājies tāpat, kā tu saņem ūdens kristību, pagremdējot, tu tiec iemērts viss tā kā kapā nomirst, lai celtos augšā jaunai dzīvē, bet tagad iedomājies to ūdens materiālu, ja? Tu viss kļūsti slapš ar ūdeni, kad tev pagremdē ūdens kristībā. Tāpat pagremde, kristība, mums ir jādabū šī svētā gara pagremde. Ne jau, ka tev nebūtu svētais gars, tad jau tu nevarēji vispār piedzimt no jauna, tu nevari dabūt pestīšanu, tas ir Dieva darbs mūsos, bet pagremdēt svētajā garā, tas ir, ka tu tiec pārpludināts ar svēto garu, un tas, ka tu vari sākt ieiet Dieva pilnumā, Dieva dāvanās, ka tev atverās gara acis vairāk saprast Dievu vārdu, tu tiec iegremdēts Dieva mīlestībā, kad tu dabūn to, kā es saucu daudz kāds atpakaļ, tu dabūn to citu vektoru savai dzīvei. Tas ir, ka tevi iekšā, tevi tā vilkme,
pēc Dieva plāna, pēc Dieva mērķa savā dzīvē, ka tu esi gatavs upurēt daudz lietas, pārkārtot savu dzīvi, jo tu zini, ka tu dzīvo vienu dzīvi un tu gribi dzīvot to Dievam par godu, tu gribi sasniegt to, kam Dievs tevi sūtījis šī dzīvē, tu gribi to piepildīt un ne tikai vai lai nesaņem to zvēru zīmi, bet ka tu esi pilnā mērā izdzīvojis Dieva plānu šeit virs zemes, kam viņš, halleluja, ar zīmēm un brīnumiem un es tā nomanu svētā gara vilkmi uz to šajā brīdī. Ja tev nav svētā gara kristība, un ja tu to vēlies, Lūkas evaņģēlijā ir sacīts, ka ja mēs ļauni būdami, zinām saviem bērniem dot labas dāvanas, ļauns būdams, es saku, es varbūt neesmu ļauns, es esmu labs, bet salīdzinoši ar Dievu labestību, visi cilvēki ir ļauni. Un viņš saka, ja tu zini, kā dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk debes Tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tātad es nomanu, ka tu gribi šo svētā gara pilnumu, alleluja, tas ir priekšnosacījums. Un arī Jānis Kristītājs saka, kur mēs lasījām, ka Jēzus ir tas kristītājs svētajā garā. Un es tagad lūkšu par tevi, un tad tu saņem šo svētā gara kristību. Un bija tā, ka tad, kad sākumā es lasīju par svētā gara kristību no kādām grāmatām, es ļoti piedaudzījos, ko nozīmē piedauzīties, apvainojos. Es ļoti apvainojos par to, ka, lai runātu svētā gara valodā, ir jāver vaļā mute. Man likās, tas ir ļoti smieklīgi, un kāds tam sakars. Redz, tas tavs nepārveidotais prāts. Bet to, ko Dieva vārds saka, tātad viņš jau nepaņem mūsu garu un nespiež kaut kur. Sātans spiež, es uzmanīgi, sātans spiež. Bet tad, kad es lūkšu par svētā gara kristību tev, tād iekšienē, tur, kur mājo svētais gars, tur sāks burbuļot tev, sāks burbuļot debesu valodu, turpat, kur burbuļo, varbūt tu prieku esi saņēmis svētajā garā, tajā pašā vietā, kur prieks burbuļo. Un tad tu ver muti vaļā un sāc runāt šo debesu valodu. Un citi saka, debesu valodai noteikti ir jābūt tulkojumam. Ir debesu valoda, neiešu tagad visā tajā mācībā, bet debesu valoda vispirms ir tavs kontakts ar Dievu, tava lūkšanu valoda, un tad, kad tu lūdz debesu valodā, tu stiprinies svētajā garā. Un es gribu arī lūgt tos, kas ir piesaistījušies šī brīdī, un ja tev ir šī kristība svētajā garā, tad, kad mēs lūgsim, tu lūdz kopā, lai katrs viens, kurš klausās, vai tagad viņš var dabūt šo lielāku svētā gara spēku un šo kristību. Aleluja! Tātad tu, kas grib saņemt, un varbūt, ka tev ir svētā gara valoda, bet tu gribi lielāku spēku saņemt, tad tu arī lūdz ar mums kopā. Un tātad pacēl savas rokas, es tagad tā nevaru tev parādīt, bet tu pacēl savas rokas, tas ir kā tāda starptautiskā pakļaušanās zīme Dieva garam. Un es tagad, tu vispirms saki pēc manis šo lūkšanu, saki balsī. Saki, dārgais kungs Jēzu, tu esi kristītājs, svētajā garā un ugunī. Un es lūdzu, kristī mani tagad ar svēto garu un dot pierādījumu, ka es runāju mēlēs Jēzus vārdā. Paldies! Un es tādu lūkšu par tevi. Kungs Jēzu, pilns ar svēto garu, pilns ar svēto garu, pilns ar svēto garu, un tagad sāc runāt te no iekšienes, kur tev burbuļo, no iekšienes, kur tev burbuļo šīs svētā gara straumes. Sāc runāt, turra pasaka, rava, surrava, nerava, mama, arava, sutututututura, karava, sarava, nerava, mama. Jā, tā ir īstā valoda, lai tik ārā, varbūt viena zilba vai divas. Es uzticams, un Dievs dos vairāk. O, surrava, parava, kurrava, nerava, mama. Pilns ar svēto garu, pilns ar svēto garu, pilns ar svēto garu, iegremdēts svētajā garā, kā ūdens kristībā, iegremdēts, Paldies, Jēzu, paldies, Jēzu, paldies, Jēzu, paldies, Jēzu, amen. Un turpini šo runāšanu svētā gara mēlēs.
Jo tad, kad mēs lūdzam mēlēs, viena no lietām ir, mēs stiprinam savu gara cilvēku, mēs stiprinamies ticībā, un ja tev jau ir šī kristība jau agrāk, lūdz vairāk mēlēs, un tu saņems brīnišķīgus Dieva gara rezultātus. Un tad tā otra lieta ir, viņš kristīja ar svēto garu un uguni, un uguns, svētā gara uguns ir tā, kas mums ir jāvēlas. Viņa arī, tāpat kā kristība svētajā garā, ir jāvēlas, lai Dieva gars nāk un tīra mūs un izdedzina ārā visas nepareizās lietas. Uzšķirsim Malahijas grāmata 3. Malahijas grāmata, tas ir vecajā derībā, bet tas jau pravietums ir par jauno. Un 2. un 3. pāns. Bet kas varēs izturēt viņa atnākšanas dienu, un kas varēs pastāvēt, kad viņš ieradīsies? Nesaka, es jau nevarēšu, nē, tu vari, bet viņš raksturo to, kāda tad ir tā Dieva uguns. Jo viņš ir kā zeltkaļa kausētāja uguns, kā veļas mazgātājas sārums. Tas nozīmē, ka viņš tīra, tas ir Dieva gars, kas mūs tīra. Un tādēļ, ka mēs lasām Dieva vārdu, mums ir jāļauj, lai tas Dieva vārds mūs tīra, lai viņš mūs mazgā, tas ir Dieva brīnišķīgais svētošanas darbs mūsos. Viņš sēdēs un kausēs un dzidrinās sudrabu. Viņš šķīstīs Levija bērnus un pārkausēs viņus pamazām, kā zeltu un sudrabu ar vien tīrākus. Tad viņi nesīs tam kungam ēdamu upuri īstā taisnīgumā. Tātad tad mēs būsim Dievam patīkami kalposim, kad mēs būsim iztīrīti. Tas nenozīmē, ka tu šodien nevar neko darīt, bet ļauj, lai tas ir turpinošs process, kas svētā gara uguns, kā viņš saka, pamazām. Kādas lietas viņš izdedzina ar lielu tādu liesmu, bet ikdienā ļoti bieži pamazām, un visi rūgtumi, un sāpes, un ievainojumi, un piedošanai ir jāienāk, un straujajam raksturam viņam ir jāpaliek mierīgam. Tas nav nekas, ar ko tu var lielīties. Tu var lasīt vēstulēs, kā apustuļi Pāvils un Pēters runā par šo dievišķīgo dabu, dievišķīgo raksturu, bet tas mums ir jāvēlās, mums ir jāieaicina Dievu uguns nepārtraukti savā dzīvē. Un tātad es gribu jau iesākt pieskarties pirmajam, es domāju, varbūt kāds 5 minūtes vēl šajā tiešraidē. Gribu pieskarties pirmajam solim, ko mēs varam darīt, lai mēs netiktu pievilti, lai mēs būtu stipri ticībā un sagatavoti uz tiem laikiem, kas vēl nopietnāki. Kāds domā, mums jau traki laiki, priekšā nāk vēl nopietnākas lietas, un tev ir jābūt sagatavotam, tev jābūt stiprinātam, lai tu var arī pamācīt citus. Un es nepateicu to raidījumu sākumā, varbūt tagad tu var ņemt laiku, padalies lūdzu, kaut gan 5 minūtes, kā būs, padalies sava laika joslā ar citiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs, kuriem ir nepieciešams dzirdēt šo vārdu, jo daudzi šodien viņi nesaprot, viņi nesaprot, kad ir pēdējais brīdis sagatavoties. Tas ir tā kā armijā, kad tev ir karam jāsagatavojas, tev ir jāprot, kā turēt šauteni, tev ir jāprot šīs militārās lietas, tu nevari vienkārši tikt iemests kara situācijā. Un tātad mums ir jāzina, kā sevi sagatavot. Un tas pirmais punkts ir sagatavojies ar lūgšanu un bībeles lasīšanu. Ar lūgšanu un bībeles lasīšanu. Es to lieku kopā, jo nevar būt lūgšana atrauta no Dieva vārda. Tādēļ ir daudz lūgšanas, ka cilvēki saka, Dievs man neatbild un tā. Tādēļ, ka tavs Dievs ir kaut kāds iedomāts tēls. Mums ir jāiepazīst, kāds ir bībeles Dievs, un viņš atbild visas lūgšanas un vienmēr. Tātad pats sākums, kā mēs uzsākām šo ticības dzīvi. Mēs dzirdējām evaņģēliju vai lasījām evaņģēliju vienā vai citā veidā. Tātad tas bija tas Dieva vārds sēkla. Tā iekrit mūsu sirdī un mēs atsaucāmies. Kā mēs atsaucāmies? Ar lūgšanu. Dieva vārds to iesāka, dzirdējām evaņģēliju, tas ir Dieva vārds, un ar lūgšanu mēs atsaucāmies. Un tāpat mums ir jāturpina. Pirmā lūgšana bija Jēzu, piedod manus grēkus, nāc manā dzīvē, esi manas dzīves kungs. Paldies, ka mani grēki ir piedod. Tā bija pirmā lūgšana.
Bet tagad, kad tu, protams, ka tu lūdz, kur ir grēka piedošana, bet nepaliec tajā, kā mans vīrs mācītājs Kaspars Gulbis bieži saka, tas tā kā tej uz restorānu un paliec visu laiku restorānu toaletē spēlējoties ar krānu, ar ūdeni, jo te ir tik skaisti. Tas ir, kad tu lūdz piedošanu Dievam. Bet ej tālāk uz to Dievu restorānu, nepaliec tikai tajā piedošanas vietā. Tātad, kā pareizi mums lūgt, lai mēs tiktu sadzirdēti, lai Dievs mūs sadzirdētu? Lasi Dieva vārdu, lasi jauno derību, vispirms jauno derību, un tad sagaidi, ka Dievs tevi uzrunās caur savu vārdu, un tas varbūt nebūs skaļā balsī, bet tur ir uzrakstīts priekšā. Tas viss ir Dieva vārds, bet visu Dieva vārdu, viņam tā grieķu valodā ir vārds logos, ja? Bet tas vārds, kurš priekš tevis, kur tieši Dieva elpa iepūš, un viņš tev tā kā izlec un atdzīvojās, tas ir rema, Dieva runātais vārds uz tevi. Un tad tu ņem šo rema vārdu, kurš tev ir atdzīvojies no Bībeles, tu ņem šo vārdu un to pašu, tu sāc slavēt un pateikties Dievam. Sāk, kungs, paldies, ka tu uzrunāji man ar to vārdu, un tev jāsāk kļūt sajūsminātam, slavējošam un pateicīgam, ka Dievs tevi ar savu vārdu uzrunā, un tu viņam pateicies. Un tad, kad tu esi pateicies, ka viņš tevi ir uzrunājis, tad tu sāc to vārdu runāt viņam atpakaļ lūkšanā. Nu, es ņemšu tā kā piemēru. Pieņemsim, es lasu Lūkas evaņģēliju 22. nodaļu, būtu labi lasīt pēc kārtas, lai tev ir konteksts. Un es esmu nonākusi līdz 46. pantam, un Jēzus saka, ko jūs guļat, celieties un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Jā, es zinu, tajā oriģinālajā brīdī Jēzus to sacīja saviem mācekļiem, bet šodien es esmu viņa māceklis, un tas vārds atdzīvojas priekš manis. Celieties un lūdziet Dievu. Tas nozīmē, ka es saku, kungs, ko man nozīmē celties, ko man nozīmē negulēt. Es jau neesmu ar tevi tajā Ģedzemanes dārzā, bet kas tas ir, ko tu man uzrunā šī brīdī? Un tad paņem kādu brītiņu, tu klausies, ko Dievs tev saka. Viņš tev teiks kādas instrukcijas, kaut kādu pamudinājumu tavā sirdī, kaut kāds iespējas nāks tavā sirdī. Ne obligāti skaļi dzirdama balss, bet savā sirdī, savā garā, jo tu esi gars un Dievs ir gars un viņš uz tevi komunicē ar savu garu, bet lai mēs nenomaldītos, mums ir Dieva vārds skaidri un gaiši uzrakstīts. Tātad tu runā atpakaļ to vārdu viņam, un Dievs atkal runā uz tevi, un tu atkal atpakaļ runā viņam to. Piemēram, viņš tev teiks, celies katru rītu agrāk, bet tu varētu atkal viņam teikt, bet kungs, man jau tā ir tik agri jāceļās, un tas kungs tev teikt, ne tikai 10 minūtes agrāk, tas jau nav visa tā diena. Tātad tu ļauj, lai Dievs runā ar tevi, tu runā ar viņu. Tā ir tā galvenā lieta kristietībā - attiecības. Sārgi šīs attiecības, lai viņas tev ir dzīves. Uz tām tu vari būvēt visu ticīgā dzīvi. Jo neviens tev precīzi nepateiks, kā rīkoties dažādās dzīves situācijās, bet Dievs pateiks, viņa gars pateiks, un tev ir jāuztrenē sevi sadzirdēt no tā kunga, gribēt sadzirdēt, un iesāc to Dieva vārdu lasot un atsaucoties Dieva vārdam. Aleluja! Tātad tas ir tas, ko es īpaši gribēju. Vēl vienu rakstviet nobeigsim. 1. Pētera 3.12. 1. Pētera 3.12. Un šeit ļoti jauki Pēteris saka 3.12. Jo tā kunga acis ir vērstas uz taisnajiem, un viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām. Iedomājies, ar Jēzus Kristus upuri, tu esi taisnais. Tev jāpaliek taisnam, tu paliec Dieva vārdā. Un viņš saka, Dieva ausis ir atvērts viņu lūgšanām. Saka pēc manis, Dieva ausis ir atvērtas manām lūgšanām. Vai nav vareni? Tātad, paliec tas taisnais, dzīvo Dieva vārdā,
tērpies Kristū, un tā ir viena no svarīgākajām lietām, kā sagatavoties, kā būt gatavam, jebkam, kas nāk priekšā. Un mēs nākošajā pirmdienā, tāpat pulkstens 12. Es domāju, kādās 3 reizēs mēs ņemsim šo tēmu. Turpināsim runāt par pārējiem soļiem, kā sagatavoties, lai mēs zinātu un būtu pārliecināti, ka mēs esam gatavi visām situācijām, ar ko mums ir jāsastopās. Esi priecīgs un svētīts tajā kungā. Āmen!